Dievs palīdz, sveicināt labi ļaudis. Parunāsim par mūsu vēsturi, cilmi un pasaulē atstātajām pēdām. Vēl nesen skolas mācību grāmatās lasījām, ka mūsdienu Latvijas zemē pirmie dzīvotāji ieradušies 8000 gadu pirms tās augtās mūsu ēras. Taču pirms 17 gadiem kāds atklājums Kurzemē ir licis pārrakstīt mūsu mācību grāmatas. Un proti, Saldus novada Dibiņu māju saimnieks tuvējā Melupītē, nojaukdams bebru aizsprostu, tajā starp koku sanesām atrada kādu sprungulīti, kas viņam šķita ievērības cienīgs, lai pārnestu mājās. Vēlāk šim priekšmetam veicot radioaktīvā oglekļa datēšanas analīzi, lai noteiktu tā senumu, atklājās, ka cilvēku apstrādāts tas ticis vēl 2000 gadu senāk, nekā vēl nesen uzskatīti Latvijas pirmie dzīvotāji. Proti, sprungulītis datēts ar 10500 līdz 10047. gadu pirms tās augtās mūsu ēras. Proti, vairāk nekā 12000 gadu atpakaļ no šodienas. Tātad šis priekšmets ir senākais cilvēka apstrādātais rīks mūsu zemē. Kas tie bija pa ļaudīm? Tie bija Eiropas rietumu mednieku vācēji. Šie arī ir Latvijas pirmie dzīvotāji. Visu eiropiešu vidū tieši austrumu balti mūsdienās sevī nes visaugstāko Eiropas rietumu mednieku vācēju senču īpatsvaru. Kādā posmā Eiropā šie ļaudis citviet bija izmiruši, bet tieši baltu apdzīvotajā kultūrtelpā viņi saglabājās un vēlāk kļuva par pamatu, lai atjaunotos eiropiešu ģenētiskais materiāls. Līdz ar to mūsu zeme bija kā patvērums tam senču kopumam, kas atjaunoja eiropiešu senču raksturīgās iezīmes. Vēlāk, vēlajā mezolītā, proti 6000 līdz 5400 pirms tās augtās mūsu ēras, Latvijā Zvidzes apmetnē tiek izkopta dzintara apstrāde. Tur top arī kaula plāksnīte, kas urbuma tehnikā atveido trīsdaļīgu pasaules uzbūvi. Un proti šī plāksnītē mēs varam saskatīt zvaigžņu rindas augšdaļā, ūdens malu apakšdaļā, bet pa vidu šķiet ir atveidots cilvēks kustībā. Un ja tā, tad šis ir vissenākais cilvēka atspoguļojums visā baltu kultūra telpā, kas stiepjas no mūsdienu Polijas un Vācijas robežas pie Baltijas jūras līdz Maskavai un no Kijivas līdz mūsdienu Latvijas un Igaunijas republikas robežai. Pēc tam vidējā neolītā pilnveidojas reliģiskās prakses, piemēram, par to liecina Sārnatas tēls Užavā, kurā koka stumbrā iegriezta seja. Šis tēls ir iežogots, tā priekšā ir akmens, ir uguns ziedoklis un māla trauku lausku atradnes. Šī svētvieta iekopta līdzās lapotam kokam.
Purciema dieviņš no Dundagas liecina par māla sīkplastikas attīstību, un šī mazā figūriņa arī lietota kulta vajadzībām. Gluži tāpat kā 2550 līdz 2450 gadu pirms tās augtās mūsu ēras tapušās ģipkas tēlu galvas. Viena no tām ir ar rietummednieku vācēju sejas pantiem, otra ir austrumu mednieku vācēju sejas pantu rotāta. Tātad jau šī vidējā neolīta posmā mēs novērojam, ka līdzās sadzīvo gan rietummednieku vācēji, gan austrummednieku vācēji. Jāuzsver arī tas, ka 2900. gadā pirms tās augtās mūsu ēras piebiedrojās arī proto-indoeiropiešu ieceļotāji no Jamnajas. Jamnaja ir Pontijas Kaspijas stepes pusē esoša kultūra, kas ir mūsdienu Ukrainas austrumu daļā. Tātad šeit vienkopus dzīvojot gan rietummednieku vācējiem, gan austrummednieku vācējiem, gan proto-indoeiropiešiem no 2900. gada pirms mūsu ēras attīstās auklas keramikas kultūra un līdz ar to baltu kultūra. Izveidojas baltu kultūra tāpa. Vēl, kas ir raksturīgi šim posmam, arī ir saliektie apbedījumi. Proti, cilvēki nevis atstiepj kājas, bet tiek lauzti kauli, staipītas dzīslas, iekams tie iegūst tādu augļa pozu, kāds tas ir mātes miesās, kas arheologu prāt varētu būt saistīts ar šo ļaužu priekšstatiem par pēcnāves dzīvi un pienācīgu sagatavošanu, lai varētu pārdzimt nākamībā. Tātad mēs varam runāt par to, ka baltu kultūra šī apvidū izveidojās 2900. gadā pirms mūsu ēras un no tā brīža sekojošajā vēlajā neolītā. Bet tālāk jau attīstība notiek uz vietas un pilnveidošanās turpinās, nevis kādam kādu izspiežot, izdzenot, nomācot, bet sadzīvojot un pilnveidojot senču veikumu. Tas, kas ir būtiski, ka no šī posma aptuveni 500 gadu ļaudis te turpina dzīvot, un tikai ap 2500 līdz 2100 gadu pirms mūsu, tās augtās mūsu ēras, notiek atplūsme uz austrumiem, kur ļaudis 24 līdz 26% ņem līdzi savu senču īpatsvaru no ziemeļ austrum Eiropā baltu apdzīvotās vietas, lai nonāktu Sintaštā ap 2100 līdz 1800 gadu pirms tās augtās mūsu ēras. Kas ir Sintašta un kāds sakars šai migrācijai ar mums? Ja pirmatnējā indoeiropiešu cilmes vieta Jamnaja ir tā Ukrainas austrumu daļa, no kuras cilvēki izceļo zvaigžņu veidā uz visām pusēm, un tajos galamērķos, kur ļaudis ir nonākuši tiešās migrācijas ceļā, mēs atrodam precīzi tieši tādu pašu ģenētisko komplektu, kāds ir Jamnajā. Tas nozīmē, ka tajā galamērķī ļaudis ir nonākuši tiešās migrācijas ceļā. Taču Sintaštā ļaudis satur gan šo Jamnajas
Pontijas Kaspijas stepes senču kopumu, aptuveni 60 līdz 70% apjomā, un viņiem klāti 24 līdz 26% Eiropas vidējā neolīta senču kopums no baltu apdzīvotās šīs Ziemeļaustruma Eiropas. Tātad Sintaštā cilvēki nav ieradušies patieši no Jamnajas, bet kā atplūdi no baltu apdzīvotās šīs Ziemeļaustruma Eiropas daļas. Bet kāpēc par Sintaštu? Sintašta ir būtiska, jo tieši no Sintaštas kultūras vēlāk posmā no 1400. līdz 900. gadam pirms tās augtās mūsu ēras nonāk Ziemeļindijas pusē ļaudis, kas veido vēdisko kultūru. Proti, vēdiskā kultūra top krietni vēlāk nekā baltu kultūra. Un tas, ka mēs novērojam kādas līdzības, sakarības ar vēdisko kultūru, ir tikai pašsaprotam, jo 4. daļa šo ļaužu senču nāk no baltu apdzīvotās kultūra telpas Eiropas Ziemeļaustrumu daļā. Līdz ar to mēs varam, pateicoties jaunākajiem pētījumiem, kas tapuši pēdējo gadu laikā, uzzināt, ka šie migrācijas ceļi nav bijuši, kā līdz šim ticis uzskatīts, ka ļaudis ir ceļojuši no Indijas uz mūsu pusi un šeit atnesuši savas zināšanas, bet gluži otrādi ļaudis no Ukrainas austrumu daļas ir izceļojuši uz vairākiem virzieniem. Viens no tiem ir nonācis baltu kultūra telpā, un tad, kad jau cilvēki šeit ir izkopuši šo baltu kultūru, kā atplūdi ir pirmoreiz nonākuši Sintaštā, no kuras tālāk devušies un veidojuši vēdisko kultūru. Dievturi kopš 29. gada lieto latvisko ēru, rakstīdami gada skaitļos, sākumā vienenieku. Nereti šo praksi citi ļaudis ir uztvēruši ar smīnu, uzskatījuši, ka dievturiem nav īsti pamatojuma šādu laikskaitu lietot, taču pirms 17 gadiem atrastais Mellupītes cirvis liecina, ka tik tiešām mūsu zemē pirmie dzīvotāji ir bijuši tik sen, kā dievturi jau gana ilgi to ir apzinājušies un turpinājuši lietot latvisko ēru. Šis ir precīzs Mellupītes cirvja atdarinājums, tā oriģināls glabājas Ventspils pilī, bet aptaustīt ik viens to var mūsu ceļojošajā izstādē Latviskās dzīvesziņas dievestība tautas vēsturē dievturībai 100, par ko vairāk varat uzzināt mūsu tīmekļa vietnē dievturi.lv un izstādes tīmekļa vietnē 100.dievturi.lv. Pētīsim mūsu sanatni, pētīsim mūsu saknes, godināsim savus senčus ar dievpalīgu, lai top.